Jo, jā, kas notiek ar garāžu? Sāpā garāžu beidzot ir atnākušas krāsas un viss ir izvākts pa lielam tur ārā. Jāuzfrišina darba telpa. Viņi tur kāds gadus droši vien 15 nav krāsot, un tad tur jau balts vairs nav balts. Un, jā, tā kā mums ir partnerīts parādījies, un tad centīsimies ar krāsņām paspēlēties, uztaisīt tā, lai pašiem patīkami, jums lai patīk. Lai smuki. Jā. Tomēr... Uzkrāsos, izkrāsos, piekrāsos. Jā. Ar hamerit, jā? Nu, tur ar visu būs. Nē, bet ar sadalīju. Ar abiem? Ar abiem. Radiators būs ar hamerit un visas sienas krāsas ar to, jā. Tagad davai, Reiku. Šis vajag kaut kādu autu prīkali. Glazūru iebliezīsim. Lai tak. Beluga arī ir balta, viss kārtībā. Balts auģiks, baltas sienas. Kāpēc gan? Ļoti labi. Šis pat varētu būt vienkāršāk nekā nomazgāt sienu, ne? Jā, 100%. Gribētu jau zinu tā, lai man nav 3 reizes jākrāsot par sienu. Jā, es tev saku, viņas izskatīsies tika huļēta liksies. Būt nevar, ja? Jā. Ok. Visus nomačīs 2 slāņos ar baldo. Nu, izskatās kaut kā tā. Diezgan balts. Šitā bija grūtākās sienas, ko nokrāsot. Es it kā biju nopircis pagarinājumu rūni, lai var no apakša līdz augšā, bet beigās tāpat uz trepēm kaut kā labāk varēja. Tāpat bija jāliek, lai uztaisītu kantītes smukus. Nu, lūk, pienācis tas brīdis, kad Mārča atved lāzeru. Tūlīt uzmetīšu līniju, līdz kuram būs apakšējais tonis, salīmēšu skoču un varēšu sakrāsot. Ok, tikko sapratu. Fail. Šis gabaliņš vēl ir jānokrāso. Dāj, skatāmies tālāk manus piedzīvojumus. Hell yeah. Pašos vaļā, nu davai! Skatītāji.
Jauns rullis. Šis būs pavisam jauns New look. interjera dizains mūsu. Pirmais zilais. Ciemā. Hell yeah! Kamēr rullīs vēl piesūksies. Šitas izskatās, ka varētu arī vienā slānī bliest. Nu, izskatās, ka sadzās vienkārši izcili. No apakšā mēs pielietosim manu špakteļlāpes tehnoloģiju. Nu, ne mana kaut kur es redzēju kaut kad. Visi droši vien, kas nav redzējuši, domā, oh my god, viņš ir profesionāls. Mans ieteikums jums cilvēki, nu neekonomējiet uz kātiem. Pats iekonomē, pats. Man pat nebija uzdevums iekonomēt, tikai brauc nopērts. Beigās the band. Rekur ir rekur redzēt. Pat nav remonts, tas ir jauni iespraudu, vienkārši, lai viņš man gadījumā jau krīt, lai nenokrīt. Ok, tagad jums parādīšu savu lifehack. Es visu laiku darīju špakteļovskis. Šeit. Pieliekam. Jauns rullīts, kamēr viņš arī sasūksies. Viņš te pārāk maz man krāso. Kaiseks jāpielabo. Nu tā, es šodien ieraudzījis zilo. Viņš te pat vien ir. Uzkrāsots. Un ir arī Jānis. Viņš krāso. Lāzeri, mēs esam trāpījuši kaut ko vienādi. Līmenī mums te viss notiek. Tā tikai līmenī viss notiek. Visaugstākajā līmenī un vistaisnākajā līmenī. Un neko, vēl puse ir palikusi ar zilo pabeigt, tad vēl būs dzeltena līnija. Un tad vēl radiatoram būs hamerīts pa virsu ar speciālu radiatoru krāsu, lai lieki nebremzē siltumu atdevi. Which is nice. Nu, reku tā, mums te boksiņš pārtop par smukāku boksiņu. Kaste par iesaiņotu kasti. Pirmā siena ar dzelteno, izskatīsies vēl labāk, te vēl jāplēš nost kontūru plēvi. Te būs big reveals manam tuningam, ko redzēju krāsoju. Jā, tātad tas līnijas te būs smuki. Un tagad pats sarežģītākais. Nu, ne sarežģītākais, bet garlaicīgākais. Vajag nolīmēt garāko sienu. Tā. Pašu līniju jau kaifs uzrulēt. Tik plānu, tik šauru viņi tur gatavs. Tad vēl būs logo jāuzmučī. To es domāju. Tur pa visu. Varbūt arī uz durvīm kaut ko vēl te darīsim. Un arī uz tām sienām kaut kādi logoči būs jāuzbērš. Tad būs tāds forša telpa. Būs prieks strādāt. Un būs laba motivācija ar netīrām rokām pie sienām nespiesties. Kaut kā tā. Turpināšu līmēt. Monta palīdzēja, viņa Ņujorkas takša ar dzeltenu izvēlējās. Sorry, guys! Bet man liekas, baigi labi iet kopā. Man sākumā par to dzeltenu vispār nebija starāk, ka izdomēs, lai... Valdis, starp citu, bija tas, kas ieteica Signal Yellow.
pieturējos pie profesionāļu viedokļa. Pēc šitā jau tu esi vīrs uz stundu. Pēc šī es būšu jāklausās. Tu būsi vīrs uz stundu. Mēs zin kā reiķinājām kvadrāts, ka tu prasīji. Tas tā. Es tā sapratu. Aptuveni tik varētu būt. Es jau sapratu pēc tā, ka... Divreiz rulēt izliku, pamērīju kādas lietas. Es domāju, ka tik baigi tā neiesprīgu izreikināt precīzi. Es tā nopratu, jā. Roberts nebija, es kaut ko tur vajadzēja vienu riepu uzburtēt. Viņš nāk, Jāni palīdzi. Atnes viņam ir kompis rokā, vadi, un viņš ir nosmērējis, un viss kompis ir vēl zils nosmērējis. Es domāju, super, Robert. The big reveal! Tā, es jau redzu, ka es kaut ko tad neesmu īsti uztrāpījis, tā kā es gribēju, lai ir. Spacing is a little bit wrong. Labi. Kaut kā es mēģināšu šo izlabot. Jā, paskatās otrā pusē. Tiešām tikpat šķīras otrā pusē. Labi, pie šī mēs atgriezīsim. Normālāk izskatās. Tā izskatās ļoti labi. Kaut kur es tur, kroči, bišķiņ vienkārši. Teikšu, ka es neko nemērīju. Tā tīra uz aci tur. Uzbliezu un... To es pirmo taisīšu, to es otro, es nezinu, pēc tā. Job done. Super. Jā. Normāli pieradīs pie tām līnijām, viss būs labi. Es domāju, aizmirsīs. Sākumā tikai tik sācīs. Šeit ļoti labi sanāca. Šeit ar kaut ko vienmēr jāsāk. Bet nav tik traki. Nav. Ļoti labi. Kopumā ir tu pabeigts. Īstenībā vēl ne, tad droši vēl veselu dienu ir ko darīt, bet man lampas pielikt uz par, bet no krāsošanas es teiktu, ka 80% pabeigts. What's up? Diena jau nezinu, kur te mums te bišķiņ pauzīte, svētki, Ziemassvētki, viss pārējais. Mini update-iņš, lai jūs saprast, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Tā, radiātoru nokrāsoju. Tas ir tāds čakars krāsot radiātors, bet es to hamerīta bomba. Viss zils. Cik vien zils var būt, un ļoti labs tonīts sapas ar sienas krāsu, kādu mēs izvēlējāmies, tā kā bomba. Plauktiņu uzbliezu, bet ne par to stāst. Sakradāju kaut kādus pausterīšus, kas mums ir. Lielam pārneks joprojām, tam nepievēršat uzmanību. Palicis nokrāsot šitos griestus. Jā, rekur lampas, es apakaļ salicis. Tik spuldzes jānopērk vēl visur, kur trūks divas. Šitie vārti vēlreiz jānokrāso. Tur būs mans masterpiece jāuztaisa. Dīlio. Kamerā vispār nevar redzēt to starpības, kad uztaisīja līniju. Gribēju parādīt, cik tie dzeltani griezti, bet kā roņča neredzēsiet. Tas klīrens ir tās, ka knap par galvu skaries klāt gandrīz šeit 1,88 m kaut kur apotām es esmu. Šitā. Nožūs, tad viņš tā neatspīdēs tagad. Vēlreiz otro slāni vārtiem. Savādāk te bišķiņ citārā tumšo. Nomočīšu šito. Tad arī krāsa būs beigusies, un tas nozīmē, ka krāsa bija pielasīta perfekti daudzumā. Esat redzējuši tos narkomānus, ja?
Tas bija mācības. Karoči. Īsāk sakot, viss ir pabeigts. Labi, nav vēl šeit jābūt kaut kam iespaidīgam. Protams, jau kaut kas ir sastumts un nav sanācis uztaisīt tādu tīro, kad nekā vispār nestāv un wow, cik smuki izskatās. Man patīk, Janks pastrādājumi, man liekas, ritīgi labi. Izvāksim visu sūdu ārā un laukti, lādātāji. Nosim tur kaut kādu nenormālu tačku, vienkārši kaut kādu BMW 36 vai kaut tam līdzīgi. Un iztiesies ritīgi labi. Turpinam darīt. Tests numur 3. Neskatās, kāpēc tā ir. Lai iepriekš likās liekas mūsu pūsā. Jā, Valdi, ja mēs būtu krāsojuši domā, mēs būtu šitādi. Nē, pirmais jau būtu bijis labs. Modris stāv otro kārtu. Ko, otrā kārta ir done. Spīd kā jau pienākās.